Kad atvedu savu pirmo veļas mašīnu Rīga no Slokas, man tāpat kā lielākajam vairumam cilvēku šķita, ka Rīga ir vienkārši Rīga. Baltam bundulim augšā uzlikts otrs spīdīgs, un tas pārsakts ar alumīnija vāku. Noliku mašīnu šķūnī pie citiem rekvizītiem, nodomādams, ka varbūt kādreiz noderēs. Noderēja gan, un vispirms jaunām idejām. 2016. gada rudenī uzņēmām fermas Kolī piedzīvojumu pirmo sēriju brokastis. Tā stāstīja par kazu nedarbiem, kad tās patvaļīgi izkļūšas no kūts un devušās apēst visu to, ko fermas saimnieki sagatavojuši sev brokastiem. Kad galds bija izdemolēts, sagribējās uzņemt nākamo filmiņu, kurā kaziņas ar kādām 5-6 veļas mašīnām mazgā pļavā drēbes. Kad par to ierunājos mājās, Ieva man jautāja, un kur tu liksi tik daudz veļas mašīnu pēc tam, kad būsi nofilmējis? Arī pazīstamie grozīja galvas un teica, 5-6 veļas mašīnas mājās, kaut kas nedzirdēts. Tā sākās veļas mašīna Rīga meklēšana, un tās vācot, es sev atklāju, ka tām mēdz būt par dažādu modeļu, un tās nav tikai baltas vien. Tuvojās pavasaris, un man radās jauna, vēl vērienīgāka ideja. Patiesībā jāatzīst, ka te pie vainas bija manas meitas Justīnas grāmatiņa par pifu. Gribēju to pāršķirstīt vēlreiz, jo arī manā bērnībā to bija lasījis. Kad atšķīra līdz lappusēm, kurās redzams, kā krustmāte Agate piekodina sunim sargāt nulekā izmazgāto un žāvēšanā izkārto veļu, bet kaķis Herkules ar saviem draugiem kaitina pifu, un viņš cenšas padzīt kaķus, es to savā iztēlē ieraudzīju zaļā pļavā. Kad dzīvnieki no striķa norautie vai nokritušie palagi mētājās zemē, un krustmāte Agate to ieraudzījusi saķēra galvu un iesaucās mana veļa, man bija skaidrs, ka vajadzētu skriešanu caur izkārtām drēbēm pārvērst jautrās sacensībās, kurās pifa un kaķu vietā piedalītos Kolī ar saviem saimniekiem. Lai vizualizētu iecerēto veļas dienu ar šķēršļu pārvarēšanu, bija nepieciešami rekvizīti. Smukās un apaļās veļas mašīnas Rīga te ļoti labi iederētos, tikai vajadzētu vēl vairāk. Tā mūsu veļas mašīnu skaits arvien pieauga, un 2017. gada vasarā šāda skrējiena versija tika pirmo reizi izmēģināta lauku izklaides un sporta pasākumā Rančo Kolīs, dalībniekiem pārvarot 10 vienkāršas barjeras. Tomēr, kad skatījos pasākumu video ierakstu, sapratu, ka tas nav īsti tas, ko es gribētu redzēt. Vajag vēl vairāk mašīnu, vairāk drēbju un citu rekvizītu, kas piederas veļas dienai. Nolēmu, ka veļas dienu pļavā rīkošu katru gadu, un tā arvien kļūs vizuāli iespaidīgāk un grandiozāk. Izmantošu pat dažādus efektus, burbuļu un putu mašīnas, strūklakas no veļas mašīnām, kas vasaras karstumā apšļāks un atvēsinās skrienošos sacensību dalībniekus. Nolēmu uzfilmēt veļas dienas sacensību reklāmas rullīti, taču uzfilmētā materiāla bija tik daudz, ka tas pārtapa sērijā, vai tavam saimniekam ir ko mazgāt. Tā bija sērija bez scenārija. Vajadzēja kaut kā sakarīgi savirknēt safilmētās ainiņas vienā stāstā. Mūsu Kolī lēca caur izkarnātajām drēbēm, bet Keisija darbojās ap veļas mašīnām. Kāds no filmēšanas nobildējumiem ar Keisiju un 6 veļas mašīnām pārtapa arī par lielu vides banneri. Es iecēlu Keisiju par visu turpmāko veļas dienu galveno mazgātāju un veļas mašīnu pavēlnieci. Par galveno ainu sērijā, vai tām saimniekam ir ko mazgāt, kļuva āzīšu Plampača darbošanās zem gludināmā dēļa, kārtējo reizi iznīcinot ābolus. Plampa aizķēra vadu, gludeklis apgāzās un līdz ugunsgrēkam nebija tālu, taču to pamanīja Keisija. No attāluma iedarbināja blakus esošo veļas mašīnu un tā ķērās pie ugunsperēkļa dzēšanas. Taču attīstīt iecerēto veļas dienu kā īpašas Kolī sacensības man tā arī neizdevās. Drīz vien publiski izklaides un sporta pasākumu rīkošana laimīgo Kolī zemē tika izbeigta, un mana grandiozā un veselam šovam līdzīgā ideja palika nerealizēta. 2020. gadā nolēmu to bez specifektiem izmēģināt sacensībās
dažādu šķirnu suņiem, taču lielā veļas diena 2020 manī radīja vienīgi vilšanās. Visvairāk rūgtumu sagādāja tas, ka mūsu kolī sēdēja mājās un tikai pa logu varēja vērot pļavā notiekošo. Es kā pasākumu vadītājs un tiesnesis nevarēju piedalīties sacensībās ar saviem suņiem arī kā dalībnieks. Nolēmu nākamajā dienā kompensēt sev un saviem suņiem šo pārdarījumu, un mēs sarīkojam paši nelielu mini-veļas dienu. 3 dažādas sacensību disciplīnas, šķēršļu joslu, barelu reisingu un spaiņošanu ar lociņu Hosento un Keisiju veicu es pats, Ieva filmēja un chronometrēja, bet Justīna bildēja. Kad pasākums mūsu mājās vairs nerīkojām, man radās daudz vairāk laika, lai pievērstos seriāla Fermas Kolī piedzīvojumu filmēšanai. Scenārijs sērijai Lielā veļas diena Ziepju opera jau gulēja uz galda ilgu laiku, tika pārrakstīts un pielabots. Scenārija pamatā Ziepju opera tika realizēta gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Uzlikuši mazgāt drēbes, Straumēna Kolī sasēdās uz dīvāna pie šķūņa, lai kopīgi varētu noskatīties kādreiz tik populāro un man pašam ļoti tīkamo meksikāņu seriālu Vienkārši Marija. Tikmēr Ziepis sāka taisīt garām ejošu āžu trio – Olimps, Žigulītis un Plampačs. Ieraudzījuši pļavā veļas mašīnas, bļodas un plīvojuši drēbi gabalus, āži ķērās pie savas kārtības ieviešanas. Suņi bija aizņemti ar seriālu skatīšanos, krustmātes Agatas tuvumā arī nebija, un skats mums izdevās daudz iespaidīgāks nekā grāmatiņā par Pifu. Te gan āžu attaisnošanai jāpiebilst, ka lielākā daļa no filmā pastrādātajiem āžu nedarbiem bija inscenējums. Viņi nemaz tik slikti nav. Viena tukša veļas mašīna Rīga Žigulītis gan nejauši apgāza, un par šādām necerētām nejaušībām parasti es ļoti priecājos. 2 citas baltās veļas mašīnas tūplāniem tika nogāstas speciāli, bet āža Olimpa lielākais postījums bija vien nogāsta bļoda, kur bija novietot uz ķeblīša. Kad suņi beidzot bija pamanījuši pļavā āžu radīto postažu, viss tika sakārtots, demolētāji savaldīti un saspundēti apaļajā aplokā, bet iecerētā filmiņa tika sadalīta, un tā radās Lielā veļas diena 2 jautrās spēles. Filmēšanas laikā bija radušās atkal jaunas idejas un spēles, taču to visu vienā sērijā satilpināt nebija iespējams. Izmēģinājām gan jauno spaiņošanu, izmantojot tenisa bumbiņu automātu Go Dog Go, gan interaktīvo rotaļlietu, no statīva gāžot improvizētas miniatūras veļas mašīnas, kā arī izlicām pa kārtējo nelielo veļas šķēršļu joslu, kur bija būvējis iepriekš pieminētās Lielās veļas dienas 2020 visu suņu sacensību reklāmas rullīšu filmēšanai. Intereses pēc fiksēja arī suņu rezultātus un 3 disciplīnu kopvērtējumā jautrās spēles uzvarēja veļas dienu pavēlniece Keisija. Ziemas mijās ar vasarām, bet par mazgāšanu salā stāstīšu kādā atsevišķā sērijā. Veļas mašīnas krājās, vācu materiāls un centos aprakstīt to vēsturi, un arī idejas filmēšanai netrūka. Tāpa skaidrs, ka, lai nokļūtu līdz piena ceļam, vajag 40 veļas mašīnas Rīga. Daudzas lietas savā iztēlē mēdzu iedomāties burtiski. Togad, nejauši izdzirdot vārdu salikumu piena ceļš, domās redzēja ceļu, gar kuru salikt dažādi piena trauki. Ideja jaunai Fermas Kolī piedzīvojumu sērijai bija rokā. Vēl tikai vajadzēja izdomāt, kāpēc tāds ceļš laimīgo Kolī zemē ir tapis. Nolēma apvienot kosmosa, piena un veļas dienas tēmas vienā, un tā tapa Lielā veļas diena 5 piena ceļš, kurā mūsu Kolī ieskatīja dažas veļas mašīnas Rīga, bet Keisija laiku īsinot caur teleskopu ieskatījās zvaigznēs, pareizāk sakot, novēroja piena ceļu, galaktiku, kurā pēc zinātnieku apgalvotā mēs it kā visi dzīvojot. Keisija teleskopā pamanīja krītošu zvaigzni,
kur pēc kāda mirkļa ar blīkšķi iegāzās skārda vannītē turpat blakus. Gabaliņš no piena ceļa kopā ar iemērtām drēbēm. Meteorīts no trauka tika izvilkts un apostīts, un Kolija nolēma, ka jāmēģina pazudušo gabaliņu aizsūtīt atpakaļ uz piena ceļu. Kā to izdarīt? Lociņš domā, ka tas ir pavisam vienkārši. Mums taču ir veļas mašīnas Rīga. Lielais suns, izmantojot vienu mašīnu, skārdas paini un konservbuņģu, uzbūvēja kosmosa kuģi, lai nogādātu gabaliņu kritušās zvaigznes atpakaļ debesīs. Taču kaut kas nogāja pavisam greizi. Raķete atrauties no zemes nespēja un apgāzās. Lai Lociņu, Keisiju un arī sevi paši iepriecinātu, Kosento nolēma laimīgo Koliju zemē izveidot savu piena ceļu, un tā gar ceļa malu, kas vada uz straumēniem, tika sarindot dažādi rekvizīti, slaucamais aparāts, piena separators, dažādas alumīnija kannas un kanniņas. Filmēšanai Dolijas parkā tika nogādāts 40 veļas mašīnas, un tās sarindotas taisnā līnijā. To visur valdīja liels karstums, un daudzās veļas mašīnas radīja ēnu, kur izmantoja gan mūsu Kolija, gan pie mašīnām reizēm uzturējās Kaza Ieva un Aita Harta ar savu atvasmu Helmu. Ja veļas mašīnas saliktas garā rindā, par tām var arī staigāt. Šāda pastaiga tika piedāvāta Kosento, un tā bija pirmā reize, kad viņš gāja pa veļas mašīnām. Vēlāk šī prasme noderēs, uzstādot pasaules rekordu. Kad agrā pavasarī abi ar Ievu braucām uz kaimiņu pagastu pēc 2 veļas mašīnām Rīga, sēžot mašīnā, man ienāca prātā doma par to, ka gulbi varētu būt sabaidījuši un uztriekuši veļas mašīnu Ozolā. Tādēļ nolēmu uzņemt nākamo sēriju ar nosaukumu Lielā veļas diena 6 kokā. Scenārijs gan pēdējā brīdī tika pamainīts, un vadoties pēc tā, veļas mašīna ieraudzīja pie Ozola pieslietās kāpnes, izgāza savu saturu zemē un nolēma uzrāpties kokā. Lai notiktu mazgāšana, uz veļas mašīnu no lejas vajadzēja nogādāt gan ūdeni, gan drēbes. Keisija to darīja ar speciāli izgatavotu aparātu. Patiesībā uzdevot Ozolā pašu veļas mašīnu un pēc tam ūdeni bija visai grūti. Veļas mašīna sēžot Ozolā uz zara patiešām tika darbināta pa īstam, taču arī te viss negāja gludi. Mašīnas motors sāka buksēt un mazgāšanas tūplāns nācās pārfilmēt vairāk kārt. Nebija arī ērta pārvietošanās pa Ozola zariem, meklējot vajadzīgos rakursus. Pēc nelielas darbības no mašīnas apakšas sāk pilēt ūdens, jo bija zudis bunduļa hermetisms. Sapratu, ka laiks kāpt lejā un filmēt ūdens iztecināšanu zemē. Reizēm drēbju mazgāšanu var izjaukt ne tikai āži, bet arī laika apstākļi. Sērijā Lielā veļas diena 7 izgudrotāji ir stāstīts tieši par to. Kad Keisija bija nolēmusi pie Straumēna Lielezera atkal izmazgāt drēbes ar 4 baltām veļas mašīnām, sākās negaiss un vētra nogāza elektrolīnijas stabus. Elektrību saražot nepalīdzēja arī nelielais vēja ģenerators, jo pēc trakošanas vējš bija zudis. Keisija bija ļoti attapīga un nolēma izgudrot. Viņa uzbūvēja īpašu iekārtu, lai veļas mašīna Rīga elektriskās enerģijas vietā darbinātu benzīna motors. Tagad iecerētajai mazgāšanai nekas netraucēs. Tu gandrīz vai kā senajai amerikāņu veļas mašīnai Maytag, kas paredzēta lauka apstākļiem, kur nav elektrības. Kamēr benzīns vēl bākās turas un veļas mašīna dūmodama griež palagus, suņi atkal nolēma jautri pavadīt laiku, tādēļ mēs filmējām sēriju Lielā veļas diena 8 veļas skrējiens. Kad diezgan platais krāsaino veļas mašīnu un drēbju tunelis ar šķēršļiem sakrāmēts, Kolija uz jautru skriešanu un lēkšanu bija aicinājuši arī āžus Olimpu un Plampaču. Kaza Ieva no sportošanas atteicās un visu vēroja no augšas, bet āžiem un Kolijiem šķēršļu joslas pārvarēšanā pievienojās Aitas Harta un Dolija. Galā dzīvniekus gaidīja jauna, tikko izdomāta interaktīvā spēle,
Grand Amigo centrifugo. Katram dalībniekam 6 centrifugās centa vajadzēja sastumt iekšā tenisa bumbiņas. 8. veļas dienas filmēšana tika apvienota ar mini sacensībām Mini veļas diena 2022. Reizēm ar drēbi mazgāšanu nekas neiznāk. Veļas mašīnas iespītējas un paziņo, ka dodas atvaļinājumā. Tad suņiem nākas izgudrot pavisam jocīgus drēbi mazgāšanas mehānismus no dažādām grabažām, ko atrod šķūnī. Kamēr veļas mašīnas un Keisija atpūtās, Kosento sērijā Lielā veļas diena 10 mazgāja drēbes ar mazguli un bija nopūlējies gluži slapšs. Lociņa un Kosento kopīgi izgudrotais un būvētais rīks patika arī Vardēm. Ūdens taču tiek ņemts no dīķa. Izdarību ar veļas mašīnām laimīgo kolīju zemē ir tik daudz, ka arī šo dokumentālo stāstījumu man nāksies sadalīt vairākās sērijās. Tā ka uz drīzu tikšanos!